Šodien izstāstīšu par griezumu un mezglu veidošanu Revitā. Lai izveidot griezumu, jāaiziet uz View un jāizvēlas Section, vai arī augšā šeit pie shortcutiem defaultā arī ir tāda pat ikoniņa Section. Lai izveidotu griezumu, tad jānovelk ir griezuma līnija. Un tiek izveidots griezums. Defaultā griezuma galvas var būt savādākas. Pēc amerikāņu standartiem man viņas vairāk pieskaņotas pēc Ghoster. Galvenie parametri, kurus var mainīt griezumam, ir tātad tas dziļums, cik tālu jūs varat redzēt griezumā. Tātad, respektīvi, mēs atveram šo griezumu vaļā. Šeit ir parādīts gan vertikāla, cik jūs augstu varat redzēt, gan arī cik tālu jūs varat redzēt. Tad, piemēram, pavelkot šo robežu uz apakaļ, jūs redzēsiet tieši tik daudz, cik parādās ar to svītroto līniju zilo. Šo simbolu var līniju, kas iet pa vidu, var sadalīt uz pusēm un aizvākt nost. Mainīt griezumu virzienu var uzspiest uz bultiņām. Manā gadījumā maniem simboliem problēma, ka paši simboliņi pagriežās uz otru pusi, bet cipariņi paliek šajā pašā pusē. Šobrīd viņi nav redzami. Bet es to varu novērst izmantojot rotate funkciju. Daži no būtiskajiem parametriem, kas atrodas pie properties. Tātad ir tāds parametrs kā hide scales coarser than. Tas nozīmē, ka dažreiz ir situācija, piemēram, plānos neredz šos griezuma simbolus. Tad ir vērts paskatīties, vai plāna mērogs atbilst šim te, vai ir mazāks. Tas nozīmē, ka, ja man, piemēram, mērogs būtu šeit ielikts 1:50, tas nozīmē, ka mērogos, kas ir lielāki par 1:50, šies griezums nerādīsies. Ja es uzlikšu tagad, man mērogs ir lapē 1:100, ja es uzlikšu 1:50, griezums pazudīs no šīs lapas. Tālāk ir standarta view nosaukums, tas ir, kas parādās mums pie project browserī. Tad ir title un sheet, tas ir, viņš tā kā nomaina to view name, kas ir kā defaultā rādītos uz lapas, pret konkrēti nosaukumu uz lapas. Lai griezumiem rādītos cipariņi, šeit uz lapas tiek katram no skatiem piešķirts numurs, detaļas numurs. Tad, ja mēs uztaisīsim jaunu lapu, un ienesīsim iekšā izveidoto griezumu, tad redzams, ka automātiski tiek piešķirts detaļas numurs. Detail number. Šobrīd viņš ir 1. Ja mēs paskatīsimies plānā, tad arī cipariņi parādās, nomainās uz 1. Un tas nozīmē, ka, lai mainītu šos griezumu numurus, tad jāmaina ir nevis nosaukums, title un sheet vai view name, bet gan jāmaina šeit cipariņš. Tā, lai izveidotu mezglu, jāizvēlās funkcija ir callout.
Kolautam iezīmē vēlamo mezglu. Un tieši kā šis rāmīs, cik liels viņš ir, konkrēti to arī varēs redzēt šajā mezglā. Līdz ar to, ja tiek mainīts šīs, cik daudz jūs redzat šajā mezglā, tas pats mainīsies arī tajā skatā, ka jums parādās mezgls. Redzam, ka pamainās līdzi. Ņemot vērā, ka Latvijā, Krievijā šis mezgls ir mezgla apzīmējums parasti ir riņķītis, tad šo opciju var mainīt pie uzstādījumiem Manage, Additional Settings un Callout Tags. Šeit ir stūra radius, kur var nomainīt uz lielāku. Un redzam, ka tas jau tuvojās vairāk apļu formai. Pārējie visi uzstādījumi pie propertījiem ļoti līdzīgi kā plānam ir vai griezumam. Un tas arī īsumā par griezumiem un mezgliem.